Rekur, var aiziet ārā. Ko tu uzreiz dirsi? Es neprasu apenes rādīt, tāpat rāda apenes. Nu, man neviens neko neprasa, un es rādu. Sudā! Prezidents? Tas ir prezidents? Kas tas bija? Jo, ir 22. septembris, un mēs esam atnākuši ciemos uz Banda un New Wave apvienošanās koncerts Palādījuma Rīgā. Es šeit esmu pirmo reizi, un man šodien ielaida backstage'ā. Mēs šodien mēģināsim iziet visiem cauri, pajautāt visiem dažādas jautājumas par botām, par šmotkām. Mēs iziesim cauri backstage un pasīsimies, ko viņi tur dara. Tīri piri, tālu. Jā, tad viss nopietni. Yo, what's up, hello. Jā, mēs tad visi filmējam. Jā! Paldies, vai. Ko jūs šeit nodarbojaties? Kas šeit notiek? Mēs šeit pabeidzam setlisti. Kas ir setlists? Nu, ķipa tas, ko mēs reposim. A jūs jau cipa neesat gatavi nemaz? Nē, esam Vienmēr gatavi. Mēs vienmēr gatavi. Jā. Jo. Ko apdurs uzreiz? Tā, kas tev kājās ir? Atkal okupantu botiņas. Staigāju Kas tev? Man širāds bija 2016. gadā, kad no mamma pirka botas. Cilvēks bija nezinu, kas ir sveita, un nesauc sevi par NPC. Rekur, var aiziet ārā. Ko tu uzreiz dirsi? Mani nodirst, what the fuck? Chill! Miers. Prezidents? Tas ir prezidents? Kas tas bija? Kurš ir vissliktākais repers tavuprāt? Sliktākais Jā. repers? Kurš ir sliktākais repers? Viņš mums aizmugurē stāv. Dude, reals, bet viņš... Nē, bet īstenībā viņš bija viens no vissliktākajiem reperiem, bet tad es vienkārši zinu, ka pietiekot daudz ko klausies, tev paliek sākt jau patikt. Tātad, tu esi MC apšaudi, Jā. jā? Pasās Jā. bišķīt par sevi. Nu tā, kādus faktus, bet nedaudz nevajag. Ok, man nav daudz faktu, tā, baigi. nu, tipa Esmu čīsti. dziesmas pēstītājs autors, un tas ir principā viss, kas jāzina. Čiloju, pusē ar pusi, viņš ievilka visā šajā repa lietā iekšā, tā kā kaut kas jau jādara ir. Tu šodienai gatavojies tā kā stipri? Nu, mēs visi gatavojamies bišķi, nu, varbūt vairāk nekā parasti, jo, nu, tā kā taisījām mēģus, visu savu setlistu vajadzēja uztaisīt tādu, jo tas ir kā tāds VV reunion koncerts, so vajadzēja bišķi piedomāt par tā setlistu un kā mēs visu saliksim tā, lai visi beigās var apmierināt. Ok. Bet man liekas, ka mums šī labi sanāca. Apģērba ziņā tu gatavojies? Jā, bišķi gatavojos, jā. Kā tu gatavojies? Tu pats ģērbies vai tev, piemēram, nezinu, draudzene palīdz? Nē, man palīdz, jo draugi palīdz. Jā. Mēs jau visi tā kā diezgan kritiski viens pret otru attiecamies. Ja kāds uzvelk kaut kādu sūdu, tad mēs tā arī pasakām. Cepuri, kad 50 eiro pirku Formulas 1 reisā. Actually pirki? Jā. Mēs biju Budapeštā, Ungārijā uz Formula 1. Trackles samples no vienas tā kā drukāšanas kompānijas sample un vienkārši paņēmām so par brīvu. Biks 20 eiro, HUED studio, var no apakšā aizmugurs pašķikot. Apavi, Hoodshops, nezinu, 120 eiro kaut kas tāds. So galīgi pa skromno, bet man liekas, ka es izskatos dārgāk nekā tas actually ir, zini. Lūdzu skatītājiem. Tiekamies Trakdancī. Okay. Nu, ko tu man gribi jautāt, Raimond? RP nespēlēšu. Koši man blakus ir Prusaks, jā, a.k.a. Rihards. Es aizmirsu tavu uzvārdu, pagaidi. Nē, pagaidi. Man ir otrais vārds arī vispār. Tev vajag pastāst, kas tev ir. No augšas, sāksim no kepkas, kas tev ir. Man ir Hoodshop cepurīt. Jā. Šaudot odzim, šaudot Hoodshops. Man ir manas parastās brīles, bet man ir saulens, kas kāp steidz. Cenu saki. Es neatceru, šitās ir zirņa brīles. Tad man ir Juice WRLD X Vilo un... Vilo un Soldier! Vilo un Soldier. Es neatceru, cik tas samaksāja kāds sotoks. Tad man ir HUID Bixes, custom. Arī uzdāvināja Jacksman. Tad man ir New Balance, šaudos New Balance. Man ir sadarbības arī pa brīvu. Un Hoodshop zeķītes. Tās, man liekas, es pērku vienmēr par kādiem 10 gabaliem, un tad man dot, nezinu, 2 eiro katru pāri ar savu. Jā, es čās atkal par 10 eiro atnāca. Tev ir kaut kas, nu, cipat tā kā dārgs. Apple Watch. Pats nopirki? Jā. Vau! Es tev rādīšu apavus, un tev būs jāpasaka, tā kā, cik dārgi apavi, cik varbūt kāds ir vecums tiem, kam tas, kurš nesā tos apavus. Ar ko viņš varētu nodarboties, vai tur vīrietis, sieviete? Man tad jāatceras kādu esēju par katru bildi ar botām. Bīši. Damn. Es nezinu, kam precīzi tās ir, bet tas ir pretty sure skapī augšā tajā otrajā stāvā, kur tā terasīta. Tas kāžu, kāds krīvēns varētu būt īstenībā. Nē, zini, kas savu varētu būt īstenībā? Tas varētu būt Marko arī. Marko, man liekas, šī tāda arī ir. Da nē, nevarētu. Tas, man liekas, tas pat īstenībā ir Marko, tagad, kas tā pateica. Tas ir Marko, jā. Tas esmu es, tie ir mani gaisa spēki. Pagājušā gada RTU Study Fest koncerts. what are those? Kas Šitie mani gaisa spēki kluči. Ok, Dievs. Šitās jau pēc tavējām izskatās. Ja tu zinātu, kam te ir? Šitas izstāsta kā 9. vilnis, bet reāli. 9. Ir tu, ir actually Ja? tu, jā. Tā es teiktu, tas ir maksimā, viņš gaida rindā un tās 9. vilnis. Juris Kalniņš, tas nav jau pārāk skinny biks izskatās. Tu zini, Bača kā- vēl arī tas varētu būt bača.
Tas ir bačs. Šitās ir stepa. Pakaļā. You underestimated me, young NPC. Labi, mans protams. Viss kārtībā. Okay, izbaudu konts. Mošpitos ies salāt. Bro, no Mošpita nav man, bro. Čau. Pastāst, kā tu esi šodien saģērbies. Visu vilks ārā, visu, kas tev ir. Nē. Ok, sāksim ar Jāku. Aizņēmos no man. Cepuri. 8 eiro. Brilles atradu savā somā nākamajā dienā pēc Tallinas ielas kvartāla. Kas tās pa krellēm? Racer, viņas bija, ka 150. Ko nozīmē Racer? Igauņu brands. 150 pagaid pa krellēm? Jā. Viņas tev aizsargā no kaut kā? No tevis. Bro. Ok, krekls? Parasts, kaut 15 eiro. Melns. Josta, nē, kā 30 eiro. 95 vai sotiks. Par ko? Viņas ir kaut kāds tur brands, nezinu, tur. Lievies kaut kāds. Kā loko teica, man kājās filu. Fila nedrīkst nesāt? Drīkst, bet man nepatīk. Bet mamma atved no Šveices, mīlu mammu, tāpēc viņas vēl. Un kurpes 230. 230! Kas tev ir mugurā? Nē, mani nevajag intervēt. Man ir, es neteikšu. Es jau redzu. Horāčas džekam baltas. Un kas ir ar tām horāčām? Man patīk, viņas ir viens no ārtākajiem kurpēm, kāds ir. Exactly. 120 šitā maksā. Šorķiki 120 pa kurpēm? Šorķiki Asos 20. Aha. Josta, ādas, Zara 20. 30. Krekliņš kaut kādi 20 arī. Pulkstens, Casio, Tiffany Blue. Tikai var, dārgos pēc Rolexas. Pat 3K, man nav 3K, tāpēc 80 eiro. Cik frizūriņa? Frizūriņa. Cats at Hood pie Ozola. Par brīvu, paldies vēl. Man sanāk? Banda! Jā, pareizi. Hello, Step, kā tev šodien iet? Nē, Zai bija iespējams lielā diena klāt no šitam koncim, tā kā we was waiting for this shit. Esmu super hyped. No rīta vēl nebija, bet sastresējies, bet tagad man tas Gatavs Gatavs iziet. sasiets apaus, straight up. Ja te mums tagad būs dripčiks, tu droši stāsti no augšas uz leju. Apšauds kepons, no ID par cenu, šautauts apšaudam. Parasts K&M baltais tēkreklis, kurš nav, man viņš ir labi laika jau, bet viņš ir tīrs savs zebis. Bandana, tas ir New Yorkers varētu būt. New Yorkers tā ļoti dārgi. Bikses, Hoodšups, Nikes, uzvalda Bikses, Nike. Man ir īpašās atlaides, teiksim, tā Hoodšupā. Pa brīvo vēl pasaki. Jordani, arī Hoodšups, viņi bija kaut kādi 200 bišķi pāri, bet arī man tur bija atlaida zeķis, uzdāvināja draudzeni. Apens ir Monopola, neatceros, cik mums Labi, tālāk, man vairs nav ko, aprotīt dārgākais šodien, šis ir ieeja koncī. Ok, es tev rādīšu apavas, un tad tā kā pasaki visu, ko tu domā. Pirmie Jordani, tie ir Jordani, vai Danki? Danki tie ir. Valkā, tas ir ožas, vai ne? Es teiktu, ka cenā viņi, Dankiem es cenas nezinu, es teiktu. Tie ir balti Air Force ar melnu un laikam Nike svūšu. Šito valkāt jebkurš repers, jo balti Air Force ir kaut kas reperiem gardrobē pieiet. Pēc biksēm spriežot, ka tur kaut kas custom ir, tas varētu būt hot vai pruseks. Tas ir, es jau pēc Maksimas grīdas redzu, kad praktisks cilvēks, es teikšu tā, mani tādās dzīvu nenoķertu, bet es ticu, ka viņas ir ērtas un es ticu, ka viņas kalpo šim cilvēkam ļoti labi. Es neredzu, kas ir grozā, bet es ticu, ka miezīts vai kaut kas tā. Kā domā, viņš spēlē aparāts? Es domāju, ka jā, tas viens no viņu galvenajiem hobijiem. Suda! Let's go! Mēs ejam! Jā, sudā! Nē, tik traki jau nē, bet var jā. Čau, Hote! Čau. Kā iet? Lieliski. Pasāst kaut ko bišķīt par sevi. Mani daudz sauc par Mr. Big Brr. Au! Hote. Miers. Runājot par apģērbu, tu tā kā, kad nāc uz kādu koncertu, tu piedomā, ko vilkt vai tu... Protams. Šis ir tikai tagad, man tur ir citas drēbes. jā? Tur ir dizaineru drēbes. Tāda mums ir Stusī cepure. Tas ir gusīša cepure. Stusī? Nē, Stusī. Gusītim tāda pati Nav. Viņš teica 8 eiro. Tikai šitas ir... Bet tu saki, cik maksā. Ļoti svarīgi teikt, cik maksā. Šitā cepure 60 eiro. 60 eiro? Šitā jaka 300. Tas ir backdoor market jaka vienīgā tāda pasaulē, skaties. Iesties tur ir iekšā, viņi ķipa uzliek negatīvas bildes un
iededzina iekšā. Tur ir pasties, kā mākslas darbs, tur reāli ir gleznas iekšā, rekusējas sievietes. Broken Heart Society bikses. Šautauts viesītim. Nav nosakām. Tādas bikses vienkārši, viņas man uzdāvināja, viņas ir vienīgās tādas. Labi, pastāsti, kas tev vienkārši ir mugurā tagad. Tagad man ir atpūtas drēbes, man ir Jordan šorti, Hilfiger apenītes. Es neprasu apenis rādīt, tāpat rāda apenis. Man neviens neko neprasa un rāda. Un tad ir parastais sievasitēja krekls, lai vienmēr būtu gatavs. Ko gatavs? Gatavs visām situācijām. Bet sievasitēja krekli, tu nesi sieva. Nē, mēs mīlam sievietes, respektējam dāmas. Mums ir vēl viena tā kā spēlīte, un es tev rādīšu apavus. Tev vajadzēs maksimāli pateikt par cilvēku. Par cilvēku pēc tiem apaviem? Jā, pirmie apavi šādi. Ko tu vari pateikt par cilvēku, kas tu nesā? Šitas izstāsts pēc cilvēka, kurš pats domā, ka viņš ģērbs riktīgi stilīgi. Es nezinu, vai tā ir, jo es vienkārši pats neesmu fans pirmajiem Jordaniem. Tie izstāsts vai pēc Air Forceiem vai pirmajiem Jordaniem nevar saprast līdz galam. Piedomā pie tā, kā viņš ģērbis. Bet es neteiktu, ka te ir apavi. Ar ko viņš varētu nodarboties, tas cilvēks? Vai ne skolnieks vai ko students. Tur 20 gadi. 18 līdz 24, 23. Tā balta Air Force un tas izstāsts pēc Prusaka vai kaut kā tāda. Viņam aizmugurē rekus biksēm ir Void Studio bikses izskatās. Tas ir latviešu džeks, ko viņš arī nesen uzdāvināja krēklu. Šits noteikti ir repers, noteikti. Es jau redzu, ka ir skatuves šuves. Tas noteikti ir no skatuves bildi. Ok. Tā kā mēs esam detektīvi. Ui, pisārā. Šis džeks trojkā strādā, kāds teica. Vai nu viņš strādā trojkā, tas ir 50-gadīgs scenārs, kaut kāds ģimenes aprūpētājs, un viņš ir maksimā pie kastes vai rimītī. Zils groziņš, viņš gan jau pērk vai nu viņš pērk ģimenei kaut kādas preces, vai arī viņš pērk sev jaunas drēbes maksimā, jo izstās pēc cilvēks varētu pirkt drēbes maksimā. Tas ir steps, ne? Tas ir steps. Nē, tas nav steps, tad būtu tetovējumi uz rokām. Tas ir rokas vai nav? Nav, bet tas varētu būt steps. Stepam ir ļoti līdzīgs burpis. Tas, es domāju, ir kaut kāds reperīgais cilvēks. Šitas ir čiliņš. Šitas ir tā, zin kā, ir svētdienas diena. Šitas cilvēks ir nobuhājis no piekdienas līdz svētdienai, un viņš čilo afterī uz paklāju uz zemes. Jā. Tas ir Marko. Tas ir no Red Bull video, kur viņš sēž uz savas terases Londonā. Mēs tur arī biju nesen uzfilmējam, frīkojam video. Čekojot stream, frīkojam. Man likās, ka šis būs bišķīt grūtāks jauniešiem, bet izrādās viņi viens otru ļoti labi pazīst. Kaut kādus tu pateici pareizi, jā, pieņemsim, šis ir Prusaks. Jā. Šis ir Marko. Šis ir Ozols. Jā. Es varētu iedomāt, šis ir Ozols. Jā, šis ir Steps. Es uzminēju. Tas ir Bača. Ej, dīrs! Tas ir Rolands Čē. Paļabom afterī. Paļabom. Okay, un kas ir šīs, ko jūs varat pateikt? Normālas kuračas. Pēc tam komentāros, ko jūs par šito drīpu? Normāls drīps, normāls kuračas. Es jau neko nesaku. Ko tu uzreiz aizstāvis? Tu jūties aizvainots uzreiz? Jā, tāpēc, ka Prusaks nodir šis laiku normāls botus. Tu neklausies viņā, viņš pats salātiņš ir. Salātiņš. Ok, paldies. Laiks intelektu spēlē. Kurš ir gudrāks? Ģenerāļa vai Prusaka fani? Ģenerāļa fans, pareizi saprot. Jā, ģenerāļa fans, tātad jautājums. Augstākais kalns Latvijā? Gaiziņš. Pareizi. Prusaka fans, jautājums tev. Kurš Latvijas ārsts 1970. gadā pirmais Padomju Savienībā veica dzimumaiņas operāciju? Ko? Nepareizi. Viktors Kalnbērns, Prusaka skatītājs. Kas ir attēlots šajā bildē? Kas ir attēlots šajā bildē? Kāds prezidents. Pieduries. Dziedātājs. Lauks Reiniks. Cik daudz ziloņu sugu ir pasaulē? Ziloņu sugu? Es teiktu kāds 5, nezinu. Nepareizi, 3. Ģenerāļa skatītājiem jautājums. Cik ir 2 plus 2 reiz 2? 6. Kas ir attēlots šajā bildē? Es nezinu. Es nezinu, vai man tev ticēt. Labi. Ozols. Pareizi. Kas uzzīmē šo bildi? Uzgleznoja pareizā sakot. Jā, nebūs. Vincents van Goghs. Šis bija jāzina. Zviedrijas galvaspilsēta. Stokholma. Pareizi. Kurā gadā sākās Franču revolūcija? Kurā? 1700? Nē. Viņam jādara. 1800. Es nezinu, es godīgi. Nepareizi. 1789. gadā. Beigās izskatās, ka Prusaka fani ir salātiņi. Bet tagad laiks koncertam. Banda tavās mājās, mamma rājās, Noros savu krānu neapstājās, nevar palikt veikt kā tikai sākās. Banda tavās
mājās. Paliec skolā, mācās. Pārāk sūdi sagās ārprāts. Spēram solis, liksim pārkāp. Banda tavās mājās. Let's go General X channel on YouTube. Yeah, let's go. Let's go. Gang. Jā, vēlreiz paldies. Spied like, subscribe, vai ne? Yep. Jā, pareizi. Ierakst kaut ko komentārā, bet šā tik nice. Tie dredi, vai ne? Tipa, pareizi. Nē, tie braids, bro. Braids? Sorry, es neesmu eksperts, jāsaka. Sēni izskatās. Kur mājā sēd iekšā? Jā, davai, tu nokomis savādāk. Davai, vēc. Tā kā kungs, es jūtos tā kā kungs. Balti limuzīni, visu manu dzīvi ar mani plikadīt nav sinonīms. Tā kā kungs, es jūtos tā kā kungs. Kaut kā lately visi mani mīl, that you can be real, gaidu giljotīnu.